Mēs runājam par dzīvesveidu, par veselību, par ikdienas ieradumiem, tomēr mums visiem interesē uzturs un šķīvis. Kas tad ir tas, ko mēs ēdam? Tāpēc šodien uz brokastīm esmu aicinājusi harizmātisku personību, radio personību, radio dīdžeju un arī savu podkāstu vadītāju Lauri Zalānu. Labrīt, Lauri! Ui, labrīt! Kāds man prieks rītu iesākt ar brokastīm ar tevi. Apusē. Lūdzu! Skaties, redzi, jau citi parūpējās manā vietā un ielika puķes tavējās. Jā. Nu nevajadzēja. Jā, ir, jā. Nu ko? Kā tu šorīt jūties? Fantastiski. Man liekas, tādi notikumi, kur Latvija ir ierauta iekšā, ir pacēluši tev noskaņojumu šajā rītā vēl augstāk. Tā kā ideāli jauna nedēļa. Perfekti. Forši. Man ir prieks, ka tu piekriti pabrokastot ar mani, jo nenoliekšu, ka pārstāv tu esi personība, kas visiem ļoti pozitīvi asociējās. Un šis ir... Jauki! Šis ir raidījums, lai mēs tieši tā arī vēl paceltu to mūsu noskaņojumu, sabiedrību un tā tālāk. Tāpēc mēs gribam zināt, ko ēd Lauris Zalāns, kā tu vadi savu ikdienu un kā tu esi sevi panācis, ka tu esi tik lieliskā formā. Kurā vietā? Tev vajadzēja šo īso krekliņu vilkt. Jā, lai var redzēt. Ceļos es, principā, katru darba dienu, ja mēs runājam par darba dienām, tad 7. Ja mēs runājam par brīvdienām, tad atļaujos pagulēt līdz kādiem 9:30, apmēram tā. Bet es tev varu teikt, šodien ir paradoks, esot pie tevis uz brokastīm, jo brokastis es neēdu. Jā, es mēģinu ieturēt to saucamo fastingu, un fastings manā manierē izpaužās tā, ka es izlaižu brokastu sadaļu. Un tad tās kaut kādas plus mīnus 16 stundas kopš pēdējās līdz nākamajai ēšanai, es mēģinu ieturēt. Tā kā es esmu pulce pats par sevi. Izņēmums, jā, tu ēdīsi. Šodien būs izņēmums. Bet īstenībā es mēģinu, tagad ņemot vērā to, ka diezgan daudz sportiņš ir manā dzīvē ienācis, gan fitnesa zāle, gan hokejs, kaut kā tā enerģija liekas, ka šur tur pietrūkst. Un es mēģinu atgriezties laikam pie arī tā principa, ka tomēr gan olbaltumvielas, gan vēl viss, kas ir nepieciešams tavam organismam, lai tas forši funkcionētu, kaut kā laikam to fastingu jau pastumt drusciņu maliņā un atgriezties pie tāda tiešām pilnvērtīga uztura. Līdz ar to tu varētu būt kaut kas tāds, kas mani atgriež atpakaļ realitātē. Ļoti jauki, tieši tāpēc arī mēs ēdīsim. Un šorīt es saprotu, ka tev tā vēlme arī bija kaut kas olbaltumvielas un gaļa. Līdz ar to hercogs namatēvs Andris Rumītis arī ir pagatavojis tev īpašas brokastis, lai mēs iedotu visā enerģijai spēkam to, ko tu vēlētos. Labs rīts Hercogā. Šī ļoti ekskluzīva iespēja jums brokastīm, jo parasti tikai svētdienās ir pankūku rīti. Īpaši šeit, plaučola, bez maizītes tika piekodināts un ar dārzenīšiem. Un šeit mums tāds interesants burgers no krosāna. Ūdens ir svarīgi, Kā tev ar ūdeni? Tu dzer ikdienā? Jā, obligāti, jā. Bet es redzu, ka gāzēts. Gāzēts ūdens ir tas pats ūdens, tikai gāzēts ir pievienot, vai ne? Man garšo, minerāla ūdens patīk. Jā, labrīt. Labrīt. Ko tad uz šķīvja ir arī ogļhidrāts, un ir arī olbaltumvielas. Tāpēc mēs arī, lai neatdziestu, ķersimies klāt. Tu zini, kas ir plaučola? Jā. Tā ir ola, kas ir vārīta tātad ūdenī, bet bez čāliņas. Vienkārši plikšķ, un viņa tur dzīvojas. Tu esi mēģinājis arī pats? Vienu reizi dzīvē, jā. Un sanāca? Nesanāca. Viss padevos. Nesanāca un padevos, jā. Kopš tā laika neķeros vairāk pie šī. Jā. Šorīt tu teici arī gaļa tev vairāk garšo. Kas ir tas, ko tu izvēlies, teiksim, tai pirmajā savā ēdienreizē, lai tev būtu tā enerģija uz visu dienu? Zini, kā patiesību sakot, es neesmu baigais ēdienu šķirotājs. Man ir mans personīgais treneris, Tomas Zēle. Viņš man tieši tad, kad mēs sākām trenēties pirms gandrīz gada, teica, ja tu gribi turpināt ēst tā, kā tu esi ēdis līdz šim, tad klausi, ko es tev saku. Un principā, es neko baigi nešķiroju un neizslēdzu, izņemot, kas ir fast foods. To gan es mēģinu tā kā super reti. Un arī kaut ko tādu mega cukurotu arī maksimāli izslēgt no savas ēdienu kartes. Bet pārējais, sākot ar vecmammas kotletēm, beidzot ar Andra Rumīša fantastisko kompozīciju šķīvi.
Un vai tu pats gatavo mājās? Kas ir tas, kurš rūpējās par to, ka tu esi paēdis? Gandrīz neko es negatavoju pats. Un man ir paveicies dzīvē ar manu mīļo sievu, kas parūpējas par to, lai es vienmēr būtu paēdis. Paskaties, kā es turu instrumentus. Tu ievēro kaut kādu niansi tajā visā? Tu tur viņu uz otru pusi. Nē. Tu domā, ka otrādāk jātur rokās, jā, bet es tāpatās daru. Nopietni? Jā, man nav ērti. Tā nav, es saprotu, tas nav pēc etiķetes, bet Labs. Es nevaru, jā, tā. Es nevienu dzīvē nebiju atradis otru cilvēku, kurš tādu pat turētu. Tāpēc es tev aicināju brokastīs, lai Cik būtu. Cik forši, paldies liels. Reizēm cilvēkiem var likties, ka burgeris nav veselīgs vai tam līdzīgi, bet šeit mums ir gan labie tauki no avokādo. Olbaltumvielas no oliņas. Tur ir arī rukolas šķiedrvielas un pēc tam vēl zaļa. Tur ir arī gaļiņa klāt. Ogļhidrāts, kurš starp citu ir nepieciešams, lai strādātu mūsu smadzenes un mūsu eritrocīti, asinis. Citreiz, kas grib keto džeki. Ir tev zinām, kāds keto? Keto, jā. Keto džeki, grūti viņiem būs. Un, ja ir jautājums dažreiz vai olas vai katru dienu ēst, principā, jā, olas var mierīgi katru dienu ēst. Jautājums par to, ja tās ir 10-15 olas dienā, bet par jebko tā ir arī 10-15 brokoļu, visas galvas būs par daudz dienā. Tā kā olas mierīgi vajag ēst, tas ir labs, arī D vitamīnu, olbaltumvielu avots. Un par sāli tu man nejautāji, bet es pateikšu tāpat. Saki, jo man patīk garšvielas pielikt. Man patīk sāļu šēdienas īstenībā, tāpēc man šis ir aktuāli. Tas jautājums, cik daudz sāls, jo 5 gramu sāls dienā cilvēkam pat ir nepieciešams. Tajā brīdī, kad tas ir vairāk, protams, mūsu asinsvadiem nepatīk, kas notiek ar asinsvadu, viņš paliek tāds nelaimīgs, viss cienīgs paliek nelaimīgs, sirsniņai tas nav labi, holesterīns var celties un tā tālāk. Līdz ar to tādās normas robežās, ja visur klāt ir, ja, kas saka, ka pārsālīs, tā iemīlējies, tas jau skaisti, bet tas tāds attaisnojums tie, kuri to zāli gāž kārtīgi. Laura, kāpēc tu izdomāji, ka tev vajadzētu pievērsties tās savas fiziskās formas uzlabošanai? Un tu īstenībā tā diezgan vizuāli kārtīgi tādā sausajā izgāli. Ai, kā jūs te komplimentējat? Varbūt tur bildē vienkārši tāds leņķis bija, jo es pats sevi neatceros tādu, jā, kā es izskatījos agrāk. Bet, labi, neesmu jau es laikam tas izceļamākais cilvēks ir par mani tiešām cilvēki, kas ar lielāku kā angļu mēlē saka dedication iet uz to, lai izskatītos labi. Bet, sports arī manā dzīvē ir bijusi neatņemama sastāvdaļa visu laiku, bet es esmu bijis tāds komandu sporta veidu piekritējs. Un ņemot vērā to, ka es esmu no tālāka punkta Latvijā, kas ir Latgale, pabeidzot vidusskolas, braucu dzīvot uz Rīgu, un tad sākās tāds. Ja līdz tam bija tas sports, tāds tu saplānots, ja nedēļas ietvaros, tu zināji, kad notiek treniņi un tā tālāk. Atbraucot uz šejienu, tas dzīvesveids un dzīves stils bišķiņ pamainās, un tas sports paliek 2., 3. un pat varbūt 4. plānā. Tikai pēc dažiem gadiem tu atceries un saproti to, ka ir svarīgi strādāt gan ar savu fizisko, gan ar savu mentālo pasauli. Kāpēc? Jo es tajā atrodu labsajūtu, un to pozitīvismu tur es arī patiesībā uzkrāju un atrodu. Jo ņemot vērā to, ka es esmu izvēlējies arī būt šajā profesionālajā sfērā visu laiku, kur ir cilvēki, un tev ir jādod kaut kas cilvēkiem ar to savu darba stilu, ja, kādu tu esi izvēlējies, tad tā enerģija diezgan ātri pazūd, un tieši sportiņā ir vieta, kur es to atgūstu. Redz, un pēc tiem dažiem gadiem es sapratu, ka jāatgriežas šajā visā ir mazliet pastiprinātāk nekā es esmu darījis to līdz šim. Bet cik tev proporcionāli, piemēram, gribās un negribās iet uz zāli? Jā, es varu godīgi sakot teikt, 99% gribās un viens negribās. Jā. Wow. Bet es esmu fitnesa treneris. Tur tu arī jūti tam svaru kausiem, kā tu jūties. Tas, protams, arī uzreiz rezultējās. Tā sešpaka nāk, nesaku, ka man ir sešpaka, bet tā presīte nāk bonusā visam, vai ne? Tas nav tā, ja tu ej pēc sešpakas, tad tu negribēsi, ja tev besī ārā kačājos, un tā sešpaka kā nav, tā nav. Tu teici, ka cukuroti tev labāk garšo sāļš vai salds? Dodiet. Es esmu vispār saldumu piekritējis, tādā ziņā, ja, kā es tur šokolādīti. Jebkurā momentā, ja tu man dosies, būtu gatavs apēst. Man garšo, bet mēģinu es to visu izslēgt, jā. Un saldumu vai tur sāļēdienu piekritējis, tas atkarībā no noskaņojuma. Garšo abi divi, bet mēģinu tiešām sabalansēt atkal. Jā.
Un, ja tev ir jāceļās vairāk no, tu teici, gan minēji pūce, tad cīrulis vai pūce? Nu, vispār pūce, bet pēdējā laikā jau tā dzīve piespiež būt cīrulim. Jā. Jā. Nu jā, ja tavs ētera laiks arī radio tev ir uz pēcpusdienu. 4 līdz 7, jā. Tev nav tas agrais. Ja tev ir jāizvēlās, tu skrien vai labāk tādu spēka treniņu taisi? Spēka treniņa. Jā. Neesmu... Bet tu hoķi spēlē. Jā, tur ir abi divi. Jā. Spēks un skriešana. Un augsts intensitātes intervāls. Īstumā hokejs ir viens no tādiem arī labākajiem, tāpēc, ka tas ir intervāli augstā intensitātē, kas ar citu ir efektīvākais, kas ir tāds fitnesa veids, augsta intensitāte. Jūs gan viņu taisat ļoti ilgi, nu tā, ka tas tur būtu tāda pusstundu, bet jums treniņš ir ilgāks. Jā. Labi, ja tev ir jāizvēlās svētdienas rītā pagulēt vai iziet gar jūru pastaigāties? Pagulēt. Tāpēc, kad tu man piedāvāji jūru, ja tu teiktu aiziet uz mežu, tad varbūt. Bet, laikam arī atkarīgs iespējams no kompānijas, jo vienam pašam, par retu reizi es kaut kur izēju, man labāk iet kopā ar kādu. Bet tu pieminēji specifiski svētdienas rītu, tad varbūt svētdienā es atļautos pagulēt. Bet kādā citā dienā iespējams, ka jau no paša rīta ar kaut kādu tādu fizisku aktivitāti. Vai tev kādreiz arī tu jūties, ka ir baigi daudz un viss tik karsts tai galvā un tā, ka tev vajadzīgs mazliet sazemēties, kā saka? Tas miers par retu reizi ir nepieciešams, bet es jūtu, ka es jūtos vislabāk tad, kad ir actions kaut kāds. Kad tu esi visu laiku kustībā kaut kādā, tāpēc, ka es esmu, kāpēc es to mentālo arī pieminēju pirms tam, baigais, tāds lietu domātājs un pārdomātājs visu laiku ir tāds angļu valoda. Diezgan daudz izmantoju angļu valodu, piedošanu, dārgie skatītāji. Tas ir jaunā paudzes kārtība. Overthinkeris es esmu īstenībā. Un tad, kad ir pārāk daudz tas miers, es sāku overthinkot. Pārāk daudz domāt, liekas, ka kaut kur es kaut ko kavēju, kaut ko es palaišu garām, kaut kas pazūd un tā. Man vajag visu laiku būt kustībā, lai būtu arī tāpat laikā mierā tad ar sevi un to, kas notiek šeit. Bet miers arī, protams, ir nepieciešams, un to es vislabāk dabūju tajās sestdienās un svētdienās. Ja ir opcija, piemēram, lai aizbraukt uz lauku kādu vietu mājiņu, un tad vispār jūtas vajag gaisu, un esi gatavs atpakaļ mesties jaunā nedēļā. Ja tev būtu jādefinē, jāatbild tieši tev kā Laurim Zalānam, kas ir māksla dzīvot? Nav pareizi vai nepareizi šeit. Māksla dzīvot. Spēja atrast dzīvē to un darīt to, kas padara tevi ikdienu priecīgu, laimīgu un pateicīgu arī par to, ko tiešām esi spējīgs darīt un kas ir tavā dzīvē. Man liekas, tā ir māksla dzīvot. Jā, es tev ļoti, ļoti piekrītu. Jā. Lauri, vēlreiz tiešām tev paldies. Paldies arī, ka tu mūs visus iedvesmo. Tu esi ļoti unikāls mums šeit Latvijā ar savu to tādu personības veidu, kā tu tādā ļoti ekspresīvā veidā, bet tai pašā laikā tik ļoti tādā piezemētā un skaistā veidā spēj mūs iedvesmot un mums dot no sevis. Tāpēc es tev gribu dāvināt Latvijā ražotu kosmētiku, kas ir absolūti dabīga, ar zinātnes pieskārienu, apvieno šīs divas kolosālās un labākās lietas. Dabas pieskāriens, Latvijā ražots, bet tomēr zinātniski pārbaudīts, lai tas būtu ļoti maksimāli efektīvs. Vai tu lieto lūpu balzāmu ikdienā? Ļoti reti. Es tev tieši gribēju teikt, ka es tuvojoties saviem 30. Sāku domāt par to, ka man beidzot arī jāsāk kaut kas likt uz sejas. Jā. Gan krēmiņi kaut kādi, gan vēl kaut kas, līdz ar to es par šo ļoti priecājos. Paldies. Man ir prieks, ka Bio2U, kas ir Latvijā ražotā kosmētika, tad būs tā kosmētika, ar kuru tu sāksi iepazīstināt savu ādu ar mitrinošiem produktiem. Kā arī, tā kā tu esi pasākumu vadītājs, es ticu, ka šī varbūt iedos arī iedvesmu Laiks ballītei dzimšanas dienas spēli no Anitas Skujas ražojuma. Paldies, liels! Labais. Noteikti šito visu es izmēģināšu. Sirsnīgs paldies. Forši man paldies, un es tev laidīšu tālāk tavās dienas gaitās. Ceru, ka uzlādējam tevi ar uzturvielām un vitamīniem, lai tev būtu spēks līdz pat pašam vakaram.